atsevišķus. Esam sapulcējušies šeit, no kurienes? No visas Latvijas, lai kopā muzicētu, dejotu un koptu latviešu tradīcijas. Pa šīm 3 dienām esam izgājuši Aleksu upīt, nopeldējušies ūdenskritumā, lecām trako polku, apdrukājām savus krekliņus, kā arī spēlējām biljardu un ēdām sklandraušus. Zinošu skolotāju vadībā mēs arī esam apgūši visādus mūzikas instrumentus. Bet ja jau mēs esam šeit sastājušies, varbūt uzdziedam kādu suitu apdziedāšanas dziesmu. Ticat ļaujas, neticēti šonakt labi gulējāmi. Ticat ļaujas, neticēti šonakt labi gulējāmi. Tikko skolu izbrīvēju, par mums vairs negādāja. Tikko skolu izbrīvēju, par mums vairs negādāja. Kas no rīta pamodās, tas uz grīdas attapāsi. Kas no rīta pamodās, tas uz grīdas attapāsi. Trīs matrači pārsprāguši, visi logi saplīsuši. Trīs matrači pārsprāguši, visi logi saplīsuši. Paskatieties, jūs naudiņi, kas starpīšu harmonistu. Paskatieties, jūs naudiņi, kas starpīšu harmonistu. Atnāk viņš uz nodarbību, noliek priekšā laptopiņu. Atnāk viņš uz nodarbību, noliek priekšā laptopiņu. Arturs dzīvi dzīvodams tālas zemes izstaigājis. Pēc tam jauniem censoņiem ir pilnas ausis piestāstījis. Pēc tam jauniem censoņiem pilnas ausis piestāstījis. Visu mutēs viena bauma, kuldīgā ir bērzeloma. Visu
Kā nākamos mēs aicināsim suitu dūtniekiem pievienoties etnojauniešus, kas šajās dienās ir arī iemācījušies dūtu spēli. Trešais galvās, tas, ko pēc pārējām nezinu. Draugu apvienību, kas sastāv no divām folkloras kopām, Tārkšķi un Ķocis, kuri izpildīs kompozīciju Es biju puisis. Tad vairs sievas lūkoties, tā uz ceļa ciema radi, kas man lika satrūkties. Yeah.
dziedināsim Pētera Korāta teikto kāzu dziesmu Gausi brauca vedēji. Gausi brauca vedēji, pa to smilgu atmada. Gausi brauca vedēji, pa to smilgu atmada. Dzimdu pāri nodīju, pie vārtiem izstāvēdā. Dzimdu pāri nodīju, pie vārtiem izstāvēdā. Tautu meita lielījāsi, daguntiņu nerādīt. Tautu meita lielījāsi, daguntiņu nerādīt. Pa vārtiem iebraucoti, visus zobus izskaitīt. Pa vārtiem iebraucoti, visus zobus izskaitīt. Ai, jā, manu skaņu balsi, kā no skaidrā votī. Ai, kā manu skaņu balsi, kā no skaidrā votī. Visi meži locījāsi no manāmi dziesmiņām. Visi meži locījāsi no manāmi dziesmiņām. Tagad uz skatuves aicināsim Oskara Patjanko armonistu grupu, kuri izpildīs pulku. Mēs spēlēsim polku, kas ir redzama 1935. gada filmā Dzimtenes sauc, kur ainā, kur ienāk čekatnieka un droši vien kāds no Alsungas ciema muzikants pašā priekšā iet un spēlē armoniku. Bet tā kā tā būs polka, tad mēs aicinātu arī visus tos, kas vakar bija polkas meistarklasē, uzdejot vieglo polku. Atceraties, vieglai polkai bija svarīgi šitas polkas satvēriens, tāda mierīga šūpošanās un griežās lēnas vienpus uz Ar vētrienām ovācijām sagaidām Liepājas ķoci, kuri izpildīs dziesmu dzied pa priekšu brāļa māsa. Dzied pa priekšu brāļu māsa, pavildama locīdama. Dzied pa priekšu brāļu māsa, pavildama locīdama. Tu jau biji ieradusi bāliņos dzīvodama.
šleifers un 5 bērni. Mēs spēlēsim šleiferi, kas ir valša radinieks, un viņš ir vairākās reizēs fiksēts šeit gan Melngaļa, man izskatu, ka vecais Freisa spēlējas, gan kā Hentis spēlējas, jā? Slavena Alsunsnieka Pētera Korāta mīļākā dziesma 5 bēri. Un tā kā mēs šajā dziesmā saklausām tādu senatnīgāku melodiju, kurā varbūt, kad arī āžreks tādu varētu nopūst, mēs sāksim ar tādu sasaukšanos.
Kā nākamo jūs dzirdēsiet saldu teikto dziesmu Laukā, laukā, ko izpildīs Annas Vucenas kapela. Tajā nebūs viens konkrēts instruments, bet vairāki un ļoti dažādi. Nu, kamēr mēs kārtojamies, uzsēsim tādu interaktīvu atrakciju. Visi, kam ir grāmatiņas, šīs skaistās ir atvērta dziesmu Laukā, laukā spēlē jauki. Tā, es izsolīšu pēc tam arī savu grāmatiņu aizdošanai, kas gribēs dziedāt līdzi. Un tie, kas mēģinājumā jau dzirdēja, droši skaļi dziedam līdzi, un pārējie var paklausīties. Kas gribēs grāmatiņu? Man ir viena. Tagad otra burgonu grupa Nepaliek atbildu parādā un dziedās Margrietas Dūdiņas un Margrietas Kamnietes teikto dziesmu Ziedmāsiņa tu pret mani.
nometnes un apmācības ir tāda fantastiska iespēja vienlaikus spēlēt tik daudziem viena veida instrumentiem. Parasti katrā sastāvā ir, teiksim, viena, divas, no augstākais 3 mandolīnas. Bet šeit, jūs varat, kamēr mēs spēlēsim, jūs varat skaitīt, cik mēs esam sastājušies, jo tas cipars ir, manuprāt, milzīgs. Un tas, ko mēs varam izdarīt spēlējot šādā sastāvā, ir iepazīt tieši katra instrumenta savdabību un tās plašās iespējas. Un tāpēc mēs šajā reizē jums celsim priekšā tādu mūsu ālēšanos, mūsu interpretāciju par mandolīnu, nevis par danci, bet par mandolīnu. Par to, kā mēs varam izdzīvoties. Un tas ir Rucavs mugurdancis, kuru es atceros no savas bērnības. Tā viņš šodien neestic. Kuru es esmu iemācījusies, nezinu, vienkārši no bērnībā. Un tagad mēs iemācījāmies uz mandolīnām. Un tagad mums ir tāda interakcija, ka mēs varētu mūsu ālēšanos uz mandolīnām iztestēt reizē dejotājiem. Ja ir kāds drosmīgais, kurš gribētu mēģināt Rucavs mugurdāns nodejot reizē ar mūsu mandolīnas lielo orķestru, jūs esat laipni aicināti. Redzēsim, kā mums sanāks. Atceros, kurš ir valsts, ja? Šī ansambļa nosaucas Sauli, un jebkādas saistībā ar citu Latvijā zinām ansambli ir tikai sakritība. Un šodien Sauli spēlēs Smiltenes Foxtrot, Jep, Sugarbušu un piedalīsies gan jauni koklas dalībnieki, gan tie, kuri bijuši senāk koklē, kā arī jauni koklas dalībnieki. Tas pierāda to, ka
var kļūt par koklas dalībnieku jebkurā vecumā.
goda viesņām, mūsu Kurzemes perlei, mūsu jauniešiem iedvesmas avots. Suitu sievas! Ko dziedāšu, ko runāšu šos jautiņus ieraugoти? Ko dzied līdz laba diena, Dievs palīdz!
Un pat ja jūs saspēlētu dziesmu vienu reizi, to tik un tā drīkst rādīt citiem. Tāpēc aicināsim visus etno dienu dalībniekus uz skatuves, uz noslēgumu